cilā, vai arklis nav spožs? Ak, zobens ir dedzīgs un aicinošs. Ko kumeļu seglo, vai tālu tev jā? Uz sarkanām kāzām es jāšmāt. Ko acis tev liesmo, kam savāds ir smaids? Tas gadu simteņu sāpošais vaids. Ko velc svētku kreklu, kam greznojies stalts? Kas nāvē ir tuvu, tas ģērbis balts. Kad pārnāksi mājās, kad sagaidīt? Kad slavas vaļņems meitas sāks vīt. Stepēm un Krievijas purvjām, Latviju zobens uz uzvaru traut. Pāri ciemiem un austrumu sāģām, karogs sarkanbalciņā mūs sauc. Pāri ciemiem un austrumu sāģām, karogs sarkanbalciņā mūs sauc. Vari aizmirst visu virs zemes, vari aizmirst zvaigznes kā mird. Tikai Latviju dzimteni savu, latviets mīlēs līdz apklusi sird. Tikai Latviju dzimteni savu, latviets mīlēs līdz apklusi sird. Sveiki dažādu laiku un dažādu armiju Latviju kareivji. Sveikas Latviju kareivju mātes, sievas, māsas, brāļi un tēvi. Sveiki! Sveiki, sveiki vecajā ratiņā, kurš šoreiz nebūs ne maigs, ne žūžojošs, bet tas būs skarbs un smeldzīgs, kā Latviju karavīra domas, kā karavīra dzīve. Šovakar ratiņā nebūs ne deju, ne šampanieša, bet būs skaudras karavīru dziesmas, jo ilgāku laiku esam lūguši atsaukties tos, kuriem liktenis lēmis karot svešās un dažādās armijās visā plašajā pasaulē. Protams, visvairāk atsaucās tieši Otrā pasaules kara dalībnieku, bet ir arī citu pasaules karsto punktu aculiecinieki. No 60., 70., 80., 90. gadiem ir Latvijas strēlnieki, ir Latvijas neatkarības dibināšanas aculiecinieki. Nu jā, nav vienīgi poļu, zviedru un krievu turku kara aculiecinieki. Nu, viņi ir zem zemes, bet diemžēl zem zemes ir arī daudzi no tiem, kuri šovakar varētu būt kopā ar mums. Un tomēr liktenis tā lēma. Un tiem, kas ir dzīvi, ir jārunā, jātiek skaidrībā par sevi un mums visiem kopā, jo nevar taču tā būt allaž,
ka jānes svešu zemju intereses, svešu zemju ieroči, ka nav jāaizstāv savējās. Bet var teikt, varbūt liktenis tā lēmis un ko liktenim padarīsi. Rīdzene, šī vieta nav izvēlēta nejauši. Ja paraugāmies vēsturē, un pavisam nesenā vēsturē, lai gan jau liekas liels laiks pagājis, pirms 2 gadiem šeit pat risinājās notikumi, kas izšķīra Latvijas likteņus daudzajā ziņā, vismaz pasaules izpratnē un pasaules redzējumā. Un tā tie šāvieni, par kuriem mēs esam daudz dzirdējuši un runājuši, un kuri, ja nemaldos, šeit ir veseli 3 redzami. Trīs redzami patreiz, pārējie 20, 30 vairāk nav redzami. Šie 3 ir palikuši joprojām, mēs viņus esam atstājuši, stāstam saviem viesiem. To, starp citu, var izlasīt arī dažādās grāmatās, piemēram, ārzemēs izdotās grāmatās, tādās kā, piemēram, Let's Go to Europe 92. gada. Kur Eiropas apritē? Ne tikai Eiropas, tā ir pasaules aprits grāmata. Un, starp citu, ārzemniekiem viņi liekas visai tāda amizanti un interesanti. Kaut gan tajā naktī, atklāt sakot, mums te nekā interesanti nebija. Tas 5 stundas bija gluži vienkārši baismīgs. Es nezinu, vai var nosaukt par interesanti, bet katrā ziņā nav arī vērts noniecināt tos notikumus. Es domāju, ka dzīvesbiedrei Marinai jūs abi bijāt tajā trakajā naktī šeit. Kādas jums bija izjūtas toreiz? Bail bija. Sajūtas nebija patīkams, un mēs negribam laikam, un es arī negribu tēlot kaut kādu supermenu un stāstīt, ka mums nebija bail. Mums, protams, bija bail, kad ik pa laikam tur pie durvīm kliedz, lai gulstas pie zemes un tā tālāk, bet, jau tā ir vēsture. Man jāiepazīstina tātad Rīdzenes saimnieks, varētu sacīt, direktors Māris Gulbis, un viņa palīgi, viņa tuvākie palīgi, varētu teikt, Māri, varbūt pats jūs iepazīstināsit. Jā, šeit ar Marinu jau daļai jau mēs iepazināmies, viņa man dzīvesbiedra un strādā mūsu servisa nodaļā. Baiba Kaudzītes kundze mums ir galvenokārt nodarbojas ar restorānu, viņa man vietniece, Ināra Ozola, galvenais tehnologs. Protams, šeit aiz kadra paliek vēl vairāk nekā 200 cilvēki. Tas ir mūsu nelielais Rīdzenes kolektīvs. Mēs ļoti daudz sākuši esam strādāt ārpus Rīdzenes sienām. Ļoti labprāt pieņemam pasūtījums dažādu banketu apkalpošanai. Līdz ar to mums pašiem šis darbs ir kļuvis krietni interesantāks. Mēs vienmēr varam kaut ko jaunu padomāt, kaut ko pavisam savādāku nekā varbūt prasītos mums šeit uz vietas, šajā vidē visu gatavot. Un tāpat arī mēs varētu sākt strādāt un arī ļoti gribam pie tā piestrādāt. Mēs gribam ne tikai mūsu viesnīcas viesiem, mēs gribam arī visiem rīdziniekiem un visiem republikas iedzīvotājiem kaut ko parādīt no Rīdzenes meistaru puses, no Rīdzenes meistaru mākslas. Un gribētu labprāt daudz pieņemt pasūtījumus uz konditorijas izstrādājumu gatavošanai, tāpat arī kulinārijas izstrādājumu izgatavošanai. Šajā sakarībā mēs domājam vērt marta vidū jaunu veikalu, kurš mums strādā tieši kā pasūtījuma galds, kur mēs varētu parādīt, uz ko ir spējīgi mūsu meistari.
Kādas ir jūsu izjūtas? Jo mums likās vienreizēji šī tikšanās. Es vēlreiz saku, ka tas bija grūti gan mums, gan jums, gan es domāju visiem, un tīpaši tiem vīriem, kas ir izgājuši cauri uguni un ūdeni. Un tomēr šis vakars atšķirībā no citiem, vai jums iezīmēs ar kaut ko īpašu? Redziet, mēs vispār varbūt esam tāda ļoti savdabīga viesnīca kādā ziņā. Mums pēdējā laikā ir bijuši dažādi ļoti augsti viesi, sākot ar valstu prezidentiem, piemēram, Somijas prezidents Mauno Koivisto. Mums ir bijis NATO šefs Manfreds Werners. Mums ir bijuši daudz citi, kā piemēram Juans Antonio Samarančs, olimpiskais prezidents. Bet vēl jau vairāk uz šī foda man šķiet, ka šī vakar tikšanās ir kaut kur arī savu veidu vēsturiski tāda unikāla tikšanās. Ja mēs tā padomājam, dažādu karu, pat varētu teikt dažādu valstu pārstāvi, šodien sēž pie viena galda un apspriež visādas vēsturiskas, dažādas problēmas. Bet viņi visi ir latvieši, tāpat kā Viņi visi ir latvieši, tāpat kā mēs. Un es zinu, ka jums ir ļoti spēcīgi un ļoti meistarīgi toršu darinātāji, un jums esot kāda īpaša dāvana šī vakara kungiem un dāmām, kur šeit sanākuši pēc tiem laikiem, kad tik vienkārši un tik saldi negāja. Jūs gribat, cik es saprotu, kaut ko saldiņu pasniegt? Jā. Mēs, Rīdzenes kolektīvs, jums arī esam sagatavojuši šovakar tādu mazu pārsteigumu, saldu ēdam pārsteigumu. Un lai šis ugunskurs sasilda jūs šovakar un mūs visus. Un tagad pārējot no tādām ļoti saldām un garšīgām lietām, novēlot visiem labu apetīti, pāriesim pie nopietnām un daudz skarbākām. Lāčplēša ordenis, augstākais apbalvojums Latvijas valstī karavīriem. Kā jūs droši vien zināsiet, ir 3 Lāčplēša ordeņa pakāpes, un pirmā ir tā pati augstākā, un Latvijas valstī tā tika tikai 4 īpašniekiem, tā skaitā arī Jānim Balodim, un arī Kalpakam, visiem slavenākajiem Latvijas karotājiem, Pirmā pasaules kara laikā brīvības cīņās, precīzāk būtu sacīt. Lūk, un šodien ir tāds liktenīgs skaitlis atkal 4, jo šobrīd no Lāčplēša ordeņa kavalieriem dzīvi Latvijā šobrīd ir 4. Un tagad es gribētu iepazīstināt ar vienu no viņiem, ar Jūliju Spundi. Spundes kungs, kur ir šobrīd jūsu Lāčplēša ordenis? Zaudēts. Kur tad palika? Es jums teicu, ka es iebēgu pēc otrā pasaules kara mežā. Un mana māsa baidīdamies, ka meklējot mani, atradīs manus dokumentus. Man bija skārda caurules, mājas dokumenti un Lāčplēša ordenis. Un viņa savam dēlam bija iedevusi, lai tas norok upes krastā. Bet, kad es iznācu no meža, puika vairs neatcerējās, kur bija noracis. Un tā man Lāčplēša ordenis gāja izudumā ar visiem mājas dokumentiem. Jā, Lāčplēša ordenis ir Latvijas zemē, bet tas nemazina kavalieru uzņēmību un nopelnus. Un tā Jūlijas Spunde Pirmajā pasaules karā cīnījies par ķeizaru pulkiem un nonācis latviešu strēlnieku pulkos, bet tad, kad strēlnieki dalījās, tad Jūlijas Spunde palika šeit Latvijā un piedalījās brīvības cīņās. Tātad Lāčplēša ordeņa kavalieris. Un kura tad bija tā izšķirošā un tā noteiktā cīņa un tā kauja, par kuru tad jūs saņēmāt šo augstāko apbalvojumu? Tas bija Lietuvas mūžas bruņoto vilku piespēd atkāpties. Mēs bijām 16 rotas karēvi bijām vadā un 3 ložbeknieki bija. Mēs piespēdām bruņoto vilcienu atkāpties. Par to man piešķīra Latvijas kara ordeni. Jūs esat Vidzemes puika, nākat no Vīciem un arī tās cīņas jums ir Vidzemē, bet es saprotu, ka esat pārsteigājis arī visu Latviju, ne tikai Vidzemi. Visu Latviju mēs pārsteigājām, Valmieras pulks. Valmieras pulks sāka cīņas pie apes, bet uz lielnieku pārspēku viņa pulkam bija jāatkāpjas gandrīz līdz Volkai. Tad es jau gulēju no ievainojuma tāpēc slimnicā.
Bet, kad es izārstējos pēc 3 mēnešiem, tad puls bija aizgājis atpakaļ uz Jēkabpilī. Tur mēs nostājām kādu mēnesi laiku, tad mūs pārcēla uz Ikšķeli. Jā. Un no Ikšķeles, tas bija apmēram oktobra mēneša sākumā, mēs pārcēlāmies Daugavai pāri uz Kurzemi, un ar to sākās mums Kurzemes atbrīvošana. Jūs esat brašs dziedātājs. Vai tagad arī varētu uzraut vienu dziesmu? Nav jau vairs balss. Redz tā strēlnieku dziesmas, kā mēs dziedājām strēlnieku gājienus, tās jau bija tādas pikantas, te jau neklātos dziedāt. Bet mēs tajā instruktoru skolā, tur mēs godīgi dziesmas dziedājām. Tur bija kā ēglis gaisā, latviski atskan dziesmas un vēl dažas. Mēs līdzināmies laukakmeņiem, kas lēni nodilst durvju priekšā. Bet tie ir tie notašķītie ar svešiem dubļiem sāpju sliekšņi. Pret kuriem nodrubina kājas un mēlis ienācēji svešie. No kādiem kuitiem izlīduši un no kādiem pirmatnējiem mežiem. Kad beidzot pacelsimies augstāk un iestāsimies namdurvīs. Par slieksni pazemotā tauta. Kad beidzot pacelsimies augstāk un iestāsimies namdurvīs. Par slieksni pazemotā tauta. Ja slampā pāri it kā būtu vien pamesli, kur notrīt zoles, un aizvien uzbāzīgāk šļūts pār mūsu sliekšņiem viņu soļi. Jau pilna mājas svešu viesu, bet mēs kā laukakmeņi snaužam un pīšļus noņemam no kājām tiem, kas jau danco mūsu mājās. Evalds Valters, kā tik latvieši jūs mīļi nav saukuši gadu gaitā gan par balto tēvu, gan par stipro un stalto Latvu Ozolu. Un šovakar mēs te visiem sakām, cik viņiem ir gadi. Neturam to sveci zem pūra. Jūs jau visur tagad gandrīz tā kā lielīgi sakāt, ka jūs jau esat 100-gadnieks, vai tad esat jau var? Nu, daudz nekas vairs netrūkst. Viens gadiņš tas nekas. Mums te latviešiem tā izskatās, ka pēc tāda temperamenta mēs nemaz tāda karotāja tauta neesam. Bet, laikam, tas izdevīgais geogrāfiskais stāvoklis Latvijas kārotājus ir savedis te iekšā tik daudz, ka latvieši mūždien ir kaut kur karojuši. Sakiet, kā jūs to domājat, vai tas tā mūžīgi būs mūsu tautai, tas liktenis un krusts, ja vienreiz mēs no tās karošanas varbūt tiksim svešās armijās vaļā? Mēs esam karotāji tauta, latvieši, jo mums ir tautas daina, pati māte savu dēlu karavīru audzināja. Tāda daina ir mums. Nu, ja pati māte izaudzina karavīru, tad jākaro. Ja, bet kāpēc tā māte tā darīja? Māte rūp tautas tēvu zeme, tēvu zeme, un tā ir jāizsargā. Un tāpēc tas ir loģiski. Ja dēla neizaudzinās karavīra, kas tad aizsargās? Kas aizsargās?
tēvu zemi. Dēliem jāiet palīgā. Liela kļūda ir tas, ka mēs neesam vienoti. Lietuva, Latvija un Igaunija jābūt vienai armijai, tā kā tas bija domāts agrāk. Vienai armijai. Tā ir viena armija, kas ir saslēgusi ciešu draudzību ar Somiju, Zviedriju un Norvēģiju un Dāniju. Ar visām šīm valstīm jābūt vienotam spēkam. Un tad var runāt par Poliju. Bet ja šis spēks būs noslēgts, nopietnis, tad neviens mūs vairs nemēģinās aiztikt. Nu, gan laikam jums ir kāda dziesma jāuzrauj. Labi, es nodziedāšu jums vienu dziesmu, ko mēs dziedājam Krievu zemē. Nu, dod komandu. Kas skaitēja nekaroti Latju zēnu strēlniekosi, kas skaitēja nekaroti Latju zēnu strēlniekosi, kas skaitēja nekaroti Latju zēnu strēlniekosi. Meičas deva saldas, bučas saimniece saldu pienu, meičas deva saldas, bučas saimniece saldu pienu, meičas deva saldas, bučas saimniece saldu pienu. Krievu zemi pārstaigāju viksētiem zābakiem, Krievu zemi pārstaigāju viksētiem zābakiem, Krievu zemi pārstaigāju viksētiem zābakiem. Lodes krūšu somiņai, apelsīni kabatai, lodes krūšu somiņai, apelsīni kabatai, lodes krūšu somiņai, apelsīni kabatai. Pie jostiņas asmenītis mērkaķītis mugurai, pie jostiņas asmenītis mērkaķītis mugurai, pie jostiņas asmenītis mērkaķītis mugurai. Kas skaitēja nekaroti Latju zēnu strēlniekosi, kas skaitēja nekaroti Latju zēnu strēlniekosi, kas skaitēja nekaroti Latju zēnu strēlniekosi. Nu tā mēs panākam. Aleksejs Černovs, 86 gadi. Jūs, Černov kungs, gan laikam tāds lielais karotājs neesat, bet jūs bijāt un jūsu ģimene, jūsu tēvs Liepājā tieši tajā laikā, kad tur notika visas tās lietas ap to kuģi Saratovu. Ko jūs no tā laika atceraties? Jā, tad bija 18, 19 gados, kad es atceros, tur bija Anglijas flotes reidā stāvēja un arī kuģis Saratovu, kur toreizēja ministru prezidenta Ulmana valdība atrada arī zem patvērumu, kad bija kritisks stāvoklis Liepājā.
teica tā, ka toreiz Kārlis Ulmans pa Liepāju esot staigājis tādās pašaustās laucinieku drēbēs, un tas nesot bijis īsti piemērots. Un jūs viņam tur laikam līdzējāt kaut ko darīt. Jā, tur jau zināms nopelns ir manam tēvam. Viņš uzšuja toreiz pašuja pirmo Angļu Bostonu uzvalku, kad ministru kabineta priekšsēdētājs, tas vadītājs Kārlis Ulmanis toreiz stājās amatā. Viņam toreiz nebija tāds speciāli uzvalks. Tad tas bija pirmais uzvalks, ko mans tēvs viņam pašuva. Viss šī darbība notika Liepājā. Nu, ja jau esam līdz jūrai tikuši, tad par jūru arī turpināsim. Par jūras lietām runājot un turpinot, man šeit blakus ir ļoti patīkami sēdēt Hugo Leksdiņkungam, kuram šobrīd jau ir 89 gadi, bet kurš ir ļoti štrams un kurš ir leģendārs zemūdens Ronas komandieris ar francisku izglītību un latviskas karavīrs, vai ne tā? Tā ir. Bet Latvijas valsts ir man audzinājis, Latvijas valsts ir man izglītojis, un es esmu strādājis Latvijas valsts labā. Leksdiņkungs, jūs esat viens no tiem, kas ir iekļūs tādā diezgan interesantā grāmatā, kas veltīts speciāli Latviju karavīriem un ko izdevis pirms vairākiem gadiem Edgars Dunsdorps tālajā Austrālijā. Un tur jūs esat minēts starp tiem virsniekiem, kas guvuši brīnišķīgu izglītību Francijā un kas it kā turējušies saurupu. Vai jūs piekrītat tur tam rakstītajam? Jā, tas rakstītājs ir nevis Dunsdorps, bet Viņa apgādāja. Viņa apgādāja ar ziņām. Mans uz zemūdeņa Ronas toreiz esošais jaunākais virsnieks leitnants Kirss. Viņš pat labāk ir Amerikā, Sietlā, un viņam ir sakara ar Dunsdorpu, Austrālijā. Jo es ar Kirsu rakstos un apmaināmies domām. Kad jūs tā braši komandējāt savu zemūdeni un laiki un varas mainījās, kāds bija jūsu domas to brīdi? Vai jūs taisījāties karot vai vienkārši? Mēs taisījāmies karot, bet mūsu augstākā vadība negribēja karot. Un tā ir ārkārtīgi kļūda, jo visa roņu komanda, ar ko es biju kopā, jāsaka, tajos traģiskajos momentos, visi bija ar mieru iet jūrā un cīnīties. Bet augstākā vadība to negribēja. Un tā ir kļūda. Arī paša Ulmaņa kļūda tā ir. Nu, šobrīd par to, protams, strīdās un domas ir dažādas, varēja būt tā vai varēja būt citādi. Bet man ir jautājums tāds, varbūt ziņkārīgs. Cik Latvijai tobrīd bija zemūdens? Ronis un vēl? 2 zemūdenes bija brālis ar māsu, Ronis un Spīdola. Ārkārtīgi labi sapasēja ap 2. Vien pēc vienas markas būvēt un taisīt. Šobrīd Latvijai es neesmu dzirdējis, ka būtu kāda zemūdeni. Kā jūs domājat? Vajadzētu? Zemūdeņa jautājums vēl pagaidām atkrīt. Varbūt pēc kādiem gadiem 7, 8, varbūt 10 varētu par to domāt. Jo latviešu cilvēki, latviešu jaunieki ir spējīgi arī apkalpot sarežģītus mehanismus. Tā kā par to nav ko bīties. Viens lirisks jautājums. Kāda izskatās mūsu mīļā Daugava un Latvijas jūras piekraste, ja to raugās tur apakšā no dzīlēm? Jā, redziet, mums zemūdeņu treniņu lauks bija. Poligons jūrā bija pretī dubultiem asariem. Tur mums bija vieta, kur mēs arī šāvām, torpedas šāvām, un otrs tāds lauks bija pie Liepājas, aiz Moļiem, tur ārā jūrā. Un šeit, raugoties, esot Rīgas līcī, pret asariem un dubultiem, tās piekrasta izskatās brīnišķīgi. Ka tur paceļās viens otrs stūrstens, piemēram, Sloks, celulozes fabrikas stūrstens paceļās, kas ir viens no visaugstākiem Latvijā, ka to var arī tur apakšā skatītos periskopā, var redzēt arī. Un tas ir diezgan labs skats ir. Paldies, Leksdiņkungs, un tagad man jautājums Latvijas jūras spēku komandierim Gaidim Zeibotam. Zeibotkungs, mēs te piesaucām tās lietas par tām jūras būšanām un nebūšanām. Kā jūs uz to raugāties? Pats galvenais šodien ir tas, ka var teikt, ka Latvija atzimst savi jūras spēki, lai viņi ir varbūt šodienas prasībām neatbilstoši, bet viņi ir. Un galvenais ir tie puiši, kur ir sākuši dienestu, un es domāju, ka Latvijai būs savi jūrnieki. Un kā tur ar tām zemūdenēm paliek tāda ziņkārība? Jā,
Par zemūdenēm jau tikko teica, un tomēr ir arī man vietnieks Adamson kungs, kurš visu laiku uzsver, kad vajag 2 zemūdens. Tā, kad šis jautājums visu laiku ir aktuāls. Adamson kungam par tām zemūdenēm mēs vēl pavaicāsim. Bet, kas attiecas uz jūras spēkiem un to tradīcijām, tad jāvaicā, savā laikā bija taču tradīcijas. Kā šobrīd ar to ir jāsāk visu no gala vai pārņemt to jau, kas ir labi pārmantojams? Mums šajā ziņā ir diezgan liels grūtības, un mēs jau esam griežušies ar radio palīdzību pie Latvijas bijušajiem gan virsniekiem, gan arī vienkārši cilvēkiem, kuri šo jautājumu atcerās un zina. Kaut ko stāstīt mums par tradīcijām. Mēs gribam visu atjaunot, kas bija bijušajā un pirmās Latvijas jūras kara flotē. Un viena no tādām tradīcijām un visātrākā laikā mēs gribam atjaunot krustmātes. Un tā kā mēs esam tikko saņēmuši no Zviedrijas dāvanu mazu kuģīti, un mēs gribētu kopā ar karogu pacelšanu uz šī kuģa arī atrast šim kuģim krustmāti un šo tradīciju atjaunot Latvijā. Zebotkungs, jūs esat salīdzinoši jauns komandieris, 48 gadi. Cik liela ir jūsu pieredze šajās lietās? Es to neapšaubu, es tikai interesējos. Jā, 29 gadi pavadīt jūrā. No tiem tieši jūrā 18 gadi pārējie ir mācības. Pamšskungs, jums ir viena dziesma, un to vajadzētu šoreiz atcerēties. Vai jūs būsiet tik drosmīgs, kā kārtīgam kareivim pienākās un uzsāksit? Jā, atcerēties dziesmu ir vieglāk nekā uzsākt. Un sevišķi tādēļ, ka tā tika dziedāta sevišķā situācijā. Tas bija tad, kad mēs no Nacionālās armijas
tikām pārtapināti tā sauktajā tautas armijā. Un tad tika izrīkotas vakara pastaigas. Viņas sākās no Citadeles kazarmēm, kur bija armijas štaba bataljons. Un mūsu kora diriģents leitnants Kalve prata to iekārtot tā, ka ejot gar brīvības pieminekli, dziedājām Balto rozi. Un pat vēl detalizētāk, ka tieši nokļūstot tur, dziedāja tos vārdus. Viņai grūti laiki, jāiet palīgā. Teātra aprindās tika pazīstamais Kārlis Pamšs, gan bija mūsu programmā kā Latvijas armijas štāba bataljona viens no kareiviem, kurš tātad... Diškareivis, es atvainojos. Es atvainojos, ka es jūs pazemināju pakāpē. Tātad diškareivis Kārlis Pamšs, kurš ir sargājis gan brīvības tēlu, gan arī stāvējis pie prezidenta pils. Jā, un vēl mazs papildinājums. Man ir nācies dienēt 3 armijās – Nacionālajā, Tautas un Sarkanarmijā. Šobrīd Daugavas Vanaks un Ratiņa aptaujas laureāts aizvadītajā gadā Imants Zaķis. Te ir kāda interesanta kasete. Leģionāru dziesmas ar nosaukumu Kā var aizmirst. Strautiņš lodam sita naigi, steidzas ar vienu, kā nemiera dzīs. Strauta malā redzam eiču daļu, gaida tā mīļoto atnākam drīz. Vai velti gaidu, teic man, vai draugs mans turp neatnāks vairs. Sirds tā ilgo viņa smaidu, dzirdēt vēl vārdus, kas solīja daudz. Ko var darīt? Laiks iet. Jau 65 gadus vecais Harijs Liepiņš. Jaunais, jā, labi, teiksim tā. Starp citu, ļoti daudziem bija pārsteigums pēc jūsu grāmatas iznākšanas mans dzīves skatuvi, ka jūs vispār esat karojis, ka jūs esat bijis leģionārs, jo daudziem šķiet, ka jūs tam vienkārši esat par jaunu. Bet, laikam, jūs arī ļoti jauni iesauc armijā. Bet izrādās, ir viena lieta. Tas tur augšā, vai liktenis, vai kā nu kurš to sauc, bija lēmis, ka jūs tāds īsts vācu armijas zaldāts nemaz nekļuvāt. Vai tā bija? Jā, tā bija tāda ļoti interesanta epizode no tiem laikiem, kas man atmiņā palikusi mūsu apmācīja Ķegumā. Ķegumā pie pašām slūžām, tur mums bija barakas, un tur katru rītu mūs tur dzina apmācībās. Un tad vienu jauku dienu, tā kā mūsu Andrejs Pumpurs teica, Ķeguma galā, Daugavas malā, tur bija tāda skaista pļava, un blakus turpat bija vēl skaistāks kartupeļlauks, ja nemaldos, tas bija kaut kur augusta beigās vai septembra sākumā. Šai skaistajā pļavā uzbūvēja tādu estrādi, tādu paaugstinājumu.
uz kura stāvēja 3 vācu virsnieki un 1 latviešu virsnieks. Un katrā pusē bija pa 3 pūtējiem. Tie pūti, trompetes vai fanfārs, es vairs labi neatceros, lai būtu svinīgāk tas. Un mēs kāds 100 brašuļi, kuriem pat vēl nebija gūšaras, mēs bijām tikai 16 gadu veci. Tas bija pēdējais iesaukums, 27. gads. Vēl bija kāds arī no 28. Bet mēs bijām patiesībā pēdējie. Un mēs maršējām pie šīs estrādes nodot svinīgo karavīru zvērestu. Fanfāras pūti, viss bija ļoti svinīgi un skaisti. Mēs piemaršējām pie estrādes. Latviešu virsnieks mums nolasīja latviešu valodā pa teikumam, kas mums bija jāatkārto. Pirmais teikums, es atceros, kā šodien, bija es, jaunais Lielvācijas karavīrs, svēru, mēs visi korī. Es, jaunais Lielvācijas karavīrs, un ar to ar mums apstājās tas zveras. Jo tajā brīdī virs ķeguma uzlidoja Staļina ērgļi, veseli eskadri, un sāk bumbot ķegumu. Pirmie pazūd kā kartupeļi tais vagās virsnieku, pēc tam bez komandas, bez šaubām arī mēs sakritām tais vagās. Un ar to pašu mums zvēras izbeidzās. Bet beigās pēc kapitulācijas to neņem vērā. Lai gan es nokaroju tā godīgi, pēc manām domām tos 10 mēnešus, bet tikpat godīgi es ar vorkutājuši drātīm atsēdēju saulē. Un tur man neņēma vērā to, vai es esmu bijis neklātienē tajā. Tālāk. Jā, daudziem šī galda sēdošajiem vīriem nav bijusi tāda iespēja vienā savā dzīves posmā, jaunībā atgriezties otrais, tā kā tas bija jums. Jūs esat piedalījies tādā aktieru filmā Akmens un šķembas, ja mēs to plašāk varbūt pazīstam ar nosaukumu Vai tu atceries Ričārdu. Sakiet, vai tur kaut kas bija arī no jūsu autobiogrāfiskiem motīviem izmantots? Man jāsaka, tur viss gandrīz bija no manas biogrāfijas, no 44. 45. gada. Tas bija kāds dzīves stāsts savīts kopā ar kino stāstu, bet ir jau vēl kādas grāmatas par leģionāriem. Proti par tiem leģionāriem, kas nonāca Zviedrijā. Un tad notika veselas, milzīgas zviedru tautas kaunas pasaules acu priekšā, ko zviedru tauta, jāteic, cenšas nomazgāt vēl šodien. Un tagad es gribu jūs iepazīstināt ar arhitektu Valentīnu Silmiķeļu kungu, 68 gadi, un mūžā droši vien pieredzēts tik daudz, kad arī ir grūti izstāstīt nevienā ratiņa raidījumā, bet daudz ilgākā laikā, vai ne tā, Silmiķeļu kungs? Tā tas ir. Silmiķeļu kungs, es gribētu piebilst, ka jūs piedarat pie tiem varbūt visvairāk apcerētajiem leģionāriem sakarā ar Zviedrijas rīcību un Zviedrijas izdošanu Staļina tētiņam, un jūs bijāt viens no tiem. Un jau daudz pieminētajā šajā programmā grāmatā Arhīvs. Lūk, šajā grāmatā arī ir šīs lietas daudz runātas, daudz rakstīts par to, un kas ir interesanti, ka jums šai grāmatā ir veltīta vesela rindukopa, kas daudziem citiem varbūt nav tik izcili trāpījies. Tad, lūk, te ir rakstīts, ka izdodot jūs Staļinām, starpgadījums esot noticis Stokholmā ar 22 gadus veco karavīru Silmiķeļu kungu. Trelleborgā. Kurš esot izcītis autobusam logu un mēģinājis sev sagriezt rokas, lai nebūtu jāatgriežas. Es zinu, ka pirms vairākiem gadiem Rīgā rādīja filmu, ko zviedri šai sakarā bija uzņēmuši aktieru filmu, un tur jūsu tēlu atveidoja neviens cits kā Austris Grases. Tā kā jūs tiešām esat gan arī leģenda. Tas varbūt mazāk svarīgi. Svarīgāk bija tas, ka mēs visi bijām noņēmušies, ka dzīves mūsu rokā nedabūs. Sevišķi mēs daži zēni no 19. divīzijas mēs pateicām, tur mums Krievs nedabūja rokā, šeit ar mūs nedabūs rokā. Un ne tikai tas, ka mēs bijām pārliecināti, ka mūs šeit visus nošaus. Ne tikai tas vien, bet arī tas bija. Nošaut jūs nenošāva, bet Vorkut jūs pieredzējāt. Par to varbūt ir citādāk stāstīšana. Es gribētu pateikt dažas lietas, kas varbūt nav tā īsti deklarētas un kuras varbūt nemaz tā mēs īsti neapzināmies. 2 par leģionu, 1 par 130. latviešu korpusu sarkanā armijā un par Zviedrijas izdošanu. Tās būtu tā, par leģionu. Latviešu leģions, Igauņu 20. divīzija un lietuviešu partizāņi pēc kara izpirka to Baltijas valstu kaunu, kad viņas padevās bez pretošanās okupantam 40. gadā.
Viņas pretojās, pēc 4 gadiem viņas to parādīja. Viens. Otrs. Es biju 19. divīzijas Laumaņu bataljonā, un mūsu bataljona komandieris pēc Ziemassvētku kaujām, kad mēs bijām krietni paplucināti, ļoti daudz bija ievainoti, bet maz bija krituši. Viņš teica tā. Un to, kā tādu objektīvu patiesību, es gribētu pateikt, ka tas varbūt ir tas, kas mēs varam runāt šā un tā par leģionu, par sarkano armiju, par to, vai vajadzēja iet vai nevajadzēja iet. Viņš pateica pāris vārdos tā. Zēni, mēs negribam karot nevienā, ne otrā pusē. Laumans tā varēja teikt. Viņam bruņiniekļus laikam nebija, bet viņš bija ļoti iemīļots un leģendārs komandieris, kas prata savus zēnus sargāt. Nevienā, ne otrā pusē mēs negribam karot. Mēs esam iesaukti pie vāciešiem. Ja mēs nebūtu šeit iesaukti pie vāciešiem, mēs būtu iesaukti pie krieviem. Pie vāciešiem mēs lielākā daļa paliksim dzīvi, bet pie krieviem mēs tikai retais paliksim dzīvi. Un to mēs Ziemassvētku kaujās arī redzējām, ka uz vienu latvieti, kas krita Vācu armijā, krita 6 latvieši sarkanā armijā. Tas otrs bija. Par sarkanā armiju, ja, par 130. korpusu vēl gribētu pateikt. Ja mums būtu bijušas tikai Nacionālo karaspēku vienības baltiešiem Vācu pusē, un nebūtu bijis 130. korpus, nebūtu bijis Igauņu korpus, tad skaidrs, ka Baltijas tautas būtu tūlīt pēc kara visas izsūtītas, tāpat kā izsūtīt Tatārs, kā izsūtīts Ziemeļkaukās tautas. Tātad arī tie zēni nav par velti krituši. Un vēl viena nozīme, tā ir sakarā ar Zviedrijas izdošanu šiem 130. korpusam. Zviedrija mūs izdeva, tā bija mums traģēdija vairākiem, 6 no mums notiesāja uz nāvi, 4 laikam nošāva, bet 2 nosēdēja 17 gadus. Es visu laiku uzsveru to, ka mēs esam dzīvā saite ar Zviedriju, ar Zviedrijas tautu, jo mūsu asins palika uz Trelleborgas bruģa, un tās vēstur nevar nomazgāt. Bet Zviedru asaras tās līja mums uz piedurknēm, un tās arī nenožūs. Jo Zviedru tauta piecēlās par Baltiju. Pirmo reizi Zviedru tauta laikam piecēlās par Baltiju. Zviedrijā mēs visu laiku gājām kā baltieši. Mēs nebijām ne latvieši, ne lietuvieši, ne igauņi. Un mums Zviedrijā 45. gadā bija skaidra tā lieta, ka nevajag ne Latvijas armiju, ne Lietuvas armiju, ne Igaunijas armiju, vajag Baltijas armiju ar atsevišķiem korpusiem. Citādāk mēs neizdzīvosim, jo toreiz mēs sapratām to vēstures mācību, ko mēs tagad esam aizmirsuši. No dzimtenes sveicien, cik mīļš sirdī tas, kā tālu no dzimtenes esi tu pats. Ik rindiņu lasot, sirds prieku man rod, un cīniņā drosmi un spāru tas dod. Tādēļ vakars vai rīts mūsu dziesmā lai trīc. Mazais pastāvā lodītī, lielu šurpu no dzimtes tu, līdz ar mazu vēstulītī, un ar dzimtes sveicienu. Līdz ar mazu vēstulītī, un ar dzimtes sveicienu. No sētas, kur dzimām un uzaugam mēs, man valodis nes, tad atmiņā uzaugs man bērnības laiks, un tēva un māmiņas mīļotais svaigs, tādēļ vakars vai rīt mūsu dziesmā vai trīt. Mazais pastāvā lodītī, liela šurpu no dzimtes tu, līdz ar mazu vēstulītī, un ar dzimtes sveicienu. Līdz ar mazu vēstulītī, un ar dzimtes sveicienu. No Gaujamalas sveiciens, kad ilgums jums un maigs, nāk prātā man urvīgais ziedoņa laiks, kad meitenes līgoja vaļagu svīt, un raugoties jāņu ugnī drēzenu svīt, un tādēļ vakars vai rīt mūsu dziesmas lai trīt. Mazais pastāvā lodītī, lielu šurpu no dzimtes tu, līdz ar mazu vēstulītī, un ar meitenes sveicienu. Līdz ar mazu vēstulītī, un ar meitenes sveicienu. Un tagad esiet pazīstami Oskars Engels,
71 gads, Vilis Krūmiņš 73 gadi, 2 štrammi latviešu jaunekļi, un jums apritot šonedēļ vienu īpašu jubileju. Pirms 50 gadiem pirmoreiz bija smagi kontuzēts šai naktī. Bet nu tas tā par karu nerunāsim. Es domāju, jā. Es gribēju jums vienīgi pavaicāt, jā. Es iepriekš, kad mēs te tā tikāmies, jūs sacījāt, ka nopietni par kara lietām jūs varat runāt tikai ar tiem, kuriem ir bijis kāds ievainojums. Kāpēc tā? Nu, pavisam vienkārši. Ka šitai karā, sevišķi, ka nobija frontē 3-4 gadi, un tajā zonā, kuru sauc par pirmo līniju, tad izvairīties, lai netrāpītu lodu vai šķembu, tas bija faktiski neiespējami. Un tāpēc ne tik daudz kādreiz skaitīja ordiņus, medaļas, bet cik reiz ievainots. Un jūs, Engels kungs, arī karu faktiski pa priekšējām līnijām vien nodzīvojāt? Visus kara gadus, kā no zvana līdz zvanam, praktiski. Un kā tad tā nācās? Jūs ar dievpalīgu vai kā? Nu, ar dievpalīgu 4 ievainojumiem. 4 reizes tika ievainots. Un, teiksim, no jūsu cīņu biedriem, varētu teikt, lielākā daļa palika kaujas laukos? Lielākā daļa katrā ziņā, lielākā daļa, neapstrīdami. Jo atgriezās ļoti maz no karskolas, kurā es biju no 42, mēs palikām tikai 2. Latvijas virsnieki, kas mācījāmies karskolā Krievijā. Sakiet, viens tāds jautājums, jūs varētu arī neatbildēt, ja nevēlaties, bet vai kādreiz kritušie nāk apciemot? Noteikti, noteikti. It sevišķi pirmajos pēckara gados. Patreiz jau sāk pabālot, vai ne? Visas tās atmiņas šķiet kā kādā romānā lasītas, nevis paši pārdzīvotas. Nav jau vairs tā spilgtuma, bet atmiņas negaist, protams. Redziet, jūs karojāt sarkanarmijā, un bieži mums tā gadās, ka mēs no viena grāvi mēģinot izkāpt, iekrītam otrā. Visās lietās, ne tikai šajās. Ja? Un tagad, ja mēs analizējam situāciju, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tad nezinu, vai to var nosaukt par likteņu ironiju, bet formāli jūs bijāt sabiedroto pusē, un viņu noteiktā kārtība pasaulē valda arī vēl šodien. Un tā kā jau iepriekš Silmiķeļa kungs sacīja, daudzjādā ziņā ir lietas, par kurām var pateikt paldies tiem latviešu zēniem, kas cīnījās un arī kas nolika galvas cīnoties sarkanajā armijā. Jā, 56. gadā, atceros, bija liktenis lēmis tikties ar ģenerāli Jānu Balodi, un viņš arī to pašu teica. Labi, ka jūs tur bijāt. Igors Brieškalns, 73 gadi. Jūs esat Latviešu strēlnieku apvienības valdes loceklis. Brieškalnkungs, jūsu jaunība, tā kā daudziem pie šī galda sēdošiem jūsu vienaudžiem, sākās ļoti līdzīgi. Vispirms obligātais kardienas Latvijas armijā, tad tautas armija, un te nu notika tāds lūzuma punkts. No tautas armijas jūs aizgājāt mācīties karaskolā. Vai tā bija? Tieši tā. Es aizgāju mācīties karaskolā, kaujās pie Maskavas 41. gada. Tātad no karaskolas jūs jau izgājāt kā sarkanās armijas virsnieks, vai tā bija? Jā. Leitnanta pakāpe man piešķīra 41. gada 30. jūnijā. Un sakiet, ja jūs būtu palicis tautas armijā un ja jūs šeit karaskolā nebūtu iestājies, vai jūs liktenis nebūtu veidojot stādījāt, ka jūs būtu varbūt nonācis Vācu leģionā? To man grūti teikt. Es domāju, ka vislabāk būtu, ja mums būtu nācies karot Latvijas armijā, tad mēs laikam nesliktāk karotu, kā karojam vienā vai otrā pusē, bet nav mūsu vaina, ka tā armija izjuka un mums nācās liktenis izmētāja mūsu dažādās pusēs. Jūs 44. 45. gadā nācāt Latvijā iekšā kopā ar sarkano armiju. Sakiet, vai, teiksim, toreiz, kad jūs bijāt kopā ar šo armiju, vai jūs zinājāt, ka jūs cīnāties pret fašismu, vai jūs tiešām arī pats bijāt pārliecināts, ka Latviju jūs atbrīvojat? Grūti man tagad teikt. Es domāju, galvenā ideja bija tomēr, kas mūs virzīja, ka mēs cīnāmies pret fašismu, pret kuru cīnījās tādā reizē visa progresīvā cilvēce, kā zināms, mūsu sabiedrotie amerikāņi, angļi, kanādieši un tā tālāk. Vai jūs šodien tiekaties ar tiem, kas varbūt bija fronts līnijas otrā pusē? Par ko jūs tad runājat? Mēs tiekamies ļoti bieži, gan agrāk, gan tagad. Runājam par visu, ko. Vienīgais, ko var teikt, ka mūsu starpā nekad nav bijis kaut kāda naida vai mēs
frontinieki ļoti labi saprotam viens otru. Inese Spūra. Gadus es jums, protams, nenosaukšu. Atšķirībā no kungiem. Variet nosaukt. Tā kā es esmu bijis frontē no pašas pirmās dienas, man var dot vairāk, kā man ir, tāpēc es pateikšu. Man ir 69 gadi, es esmu 1924. gadā dzimusi, un no mums mājās pārnāca laikam katrs 10., varbūt pat katrs 20. No mūsu rotas, ar kuru es aizgāju, no komjauniešu rotas, komjaunas centrā komitejas, ar kuru es aizgāju no tagadējā medicīnas muzeja, ja? No 120 cilvēkiem mēs esam pēc visām kaujām, pēc Igaunijas, pēc Ļeņingrads, pēc Stārai Rusas un Pleskaus apgalu pārnākuši 10. Un tagad, man liekas, mēs esam palikuši 4. Jo man gribās teikt, ka visi mēs, kas sēžam pie šī galda, jau faktiski mums jau ir atvērušies mūžības vārti. Jo ne jau mums visiem būs tāda laime, kā Valteram un citiem nodzīvot līdz 100 gadiem. Jūs aizskārāt ļoti, ļoti būtisku tematu. Tātad kritis karavīrs Dievu priekšā vienmēr ir, tie visi ir vienādi, vienalga, kurā pusē viņi būtu karojuši. Sakiet, tagad latviešu leģionāri skatās, kur tad ir palikuši viņu biedru kapi. Vai jums šajos 50 gados bija iespējas daudz vairāk meklēt savējos? Mums būs tā kritušo piemiņas grāmata, mēs teikt viņu sakārtosim, nu tagad nav līdzekļi, nu varbūt pēc kāda laika būs, bet es domāju, ka mums visiem tas ir jādara, lai ik viens kritušais būtu, tas ir mūsu pienākums, lai ik viens kritušais būtu, nu, mūsu tautas vēsturē atzīts, ja? Mīlu un laimi, tvīks katrai meitenei sirds, vienai tik skūpsti un blaimi, otrai tik rotas, kas mirds. Zinu, es meiteni cēlu, vārdi tai patiesi skan, jo tā ar sirds dedzīk vēlu, sapnī reiz stāstīja man. Viņš klusi atnācā, un smaidot jautāja, vai sirdī dāvāsi man taidāla, jo meitenē. Imants Milgrāvs, 70 gadi. Jūs karu sākāt jau pašā sākumā brīvprātīgi aiziedams pieteikties Vācu leģionā. Sakiet, es uzsveru savā jautājumā šo vārdu brīvprātīgi. Kādēļ jūs to darījāt? Kādi bija tie motīvi, kas jūs un jūsu vienības biedrus vadīja šādu ceļu? Mums maz drusciņi tikai jāatkāpjas ir vēsturē. Arī mūsu strēļķi vecie, tie bija brīvprātīgie, kas cīnījās 15. 16. gadā. Un viņa varonība izteikti bija tikai tādēļ, kad viņi ar ārkārtīgu naidu kāvās pret vāciešiem. Jā, bet situācija bija tomēr mainījusies, jums jāpiekrīt. Jā, mainījusies bija, bet arī mēs līdz tam tikām audzināti jaunie puiši līdz 40 gadam, kad vācietis faktiski mums ir potenciāls ienaidnieks, kad viņš Ulmanis arī aizdzina viņus projām un teica, brauciet un vairs neatgriežaties. Un mēs puikas svilpam, jā, arī svilpam pie operas tur un mazliet viņi patramdījām, viņš laišās prom tā. Ienāca iekšā sarkanā armija, tas ir padomju lieta visa. 40. gadā, jā? 40. jā. Jau 39. gadā mēs sākam puikas ar neusticību vērot tos vīrus, kas bija tērpušies ar puļķīšiem, un tad jau sākam zopoties un tā tālāk. Viņi nebija sevišķi izskatīgi un tā. Bet nākošais viss sākās 40. gadā, kad pēkšņi sāka zust mūsu inteliģence, teiksim, skolotāji, dakteri, aizsargu vadītāji, kuri bija ļoti labie saimnieki un tā tālāk. Lūk, un tur radās pirmie brīvprātīgie 41. gadā, kad vācietis mūs atbrīvoja no Rīgā, kad ienāca 41. gadā 1. jūlijā nodibinājās pašaizsardzības vienības, kuras likvidēja visus, kas palicies sarkanārmieši, kas bija palikušies Latvijas teritorijā, un nodibināja pirmos kaujas bataljonus, tie vēl nebija nekādi SS. Kā tagad pēdējos gados? Tad, kad jūs stāstījāt saviem draugiem, varbūt draugiem par to, ka jūs esat bijis SS-iets, vai jums par šo vārdu tomēr nebija kaut kā jājūt kā tāda atsvešinātība, varbūt kaut kādas morāles? Nē, tā nebija, jo tā sabiedrība, kurā mēs apgrozījāmies, tie, kad mēs atgriezāmies 57. 58. gadā pēc soda. Mēs atgriezāmies
Bez šaubām mēs necerējam un nedrīkstējam cerēt uz kaut kādu lielu, teiksim, pretimnākšanu no padomju varas. Lai gan pret tiem vīriem, kas cīnījās latviešu divizijās no sarkano puses, patreiz mēs uzturam normālas attiecības, jo viņi ir sapratuši, kā tas viss ir noticies. Arvīds Reicis šobrīd 66 gadi, bet kad viņam bija 16 gadi, tad vācieši iesauc Arvīdu pretgaisa aizsardzībā un kopā ar līdzīgiem 11 gadniekiem nācās iziet to pašu Golgātas ceļu, kas daudziem citiem. Pie tam daži nemaz tālu netika, kā es saprotu. Jā, sākās šīs kara gaitas 44. gadā. Mums šeit pat Rīgā, 5. vidusskolā Agenskalna, kur bija mūsu karavīru kazarmas. Un otras kazarmas bija mazā nometņu ielā. Un jau šī īsajā laika sprīdī mūsu puiši cieta smagu zaudējumu. 48 ir 52 zēnus vienā uzlidojuma laikā naktī Rīgā, kas bija viens no smagākajiem. Un šie puiši ir brāļu kapos, bija attiecīgie bērzu krustiņi rindā, turp aiz lielā baltā krusta. Meža kapos. Meža kapos, jā, bija brāļu kapos, meža atvainot. Un patreiz šī atdusu vieta viņu īsti nav atzīmēta. Reičkungs, jums arī iznāca izbaudīt gan amerikāņu gūstu, gan krievu gūstu. Maz salīdzinājums. Jā, tiešām. 45. gada 19. aprīlī es kritu amerikāņu armijas grupēm Eizenhauera daļu gūstā. Un, varētu teikt, šo gūstu es varētu uzskatīt par tādu humānu apiešanos ar gūstekņiem. Tā tas bija Šērburgas būtekņu nometne, Marseļas un atpakaļ ceļš caur visu Franciju uz Austrumvāciju. Un lūk šeit, pārbraucot robežu Austrumvāciju 45. gada augusta mēnesī, kaut kur kādā 15. 16. augustā, mēs sastapāmies ar citu pasauli. To jau, es domāju, katrs sapratīs, kādā nozīmē tā bija. Mums tika viss atņemts, kas mums bija līdzi, mēs tikām ievietoti. Kaut gan mums apsolīja, tur bija pārstāvi no sarkanās armijas, Padomju Savienības pārstāvi, ka mēs tiksim aizvest uz Baltiju, uz Latviju. Jo mēs jau atteicāmies vienreiz braukt no Marseļas uz Odesu, jo mums tur gribēja aizvest. Jo mēs esam latvieši, mēs brauksim uz Rīgu, uz Latviju atpakaļ. Un tad mums to apsolīja. Un, kad mēs pārbraucām pāri, tad šis solījums bija izgaiss viss. Un tad mums bija gūstnieku nometne Kenigsbergā, Kaļiņgradā, pēc tam Brestas gūstekņu nometne, filtrācijas lāgers, un tikai pēc tam tikām atpakaļ savā dzimtā pusē. Pulkvedim briedim Ziemassvētkos pie Ložmetēja kalna bija 8 strēlnieku bataljoni. Tā ratiņu programmā raksta Andrejs Spulis, 68 gadus vecs Gulbens iedzīvotājs, un turpina. No mums dzīvi palikušajiem gados jaunajiem leģionāriem Bērijas resursi izveidoja celtniecības pulku Igaunijā, sastāvoši tāpat no 8 bataljoniem. Tā štābs atradās Silamejā, bataljons strādāja pilsētā, sākot ar Nārvu un beidzot ar Tallinu. Tā nav latviešu tautas vēstures un likteņa ironija. Neviens par šiem darba bataljoniem nerunā, ne raksta, izliekas, it kā no to nemaz nebūtu bijis. Mūsu uzceltā Silamejas atompilsēta ar urāna rūdas bagātināšanas rūpnīcu kā velna uzvelta nastu vēl šodien guļ uz igauņu tautas pleciem. Bet jāatgādina par sevi, sabiedrībai vēl un vēl, jo leģions galu galā taču bija Latvijas brīvvalsts armijas turpinājums. Spuļkungs, izmantojot gadījumu, kā arī jūs esat šeit, es tomēr gribēju vaicāt, šis jautājums varētu būt stipri apstrīdams, vai tiešām vācu paspārnē vai vācu pat organizētie leģioni, kuros latviešu dienai būtu uzskatām par Latvijas valsts armijas turpinājumu. Tiešām tas tā arī bija, jo mūsu virsnieki, mūsu apmācītāji, mūsu instruktori bija Latvijas brīvvalsts laika armijas virsnieki. Visu taču nosaka ideja, par ko un kā cīnīties. Ar piespiedu kārtā iet vai aiz savas iekšējas vajadzības pārliecības. Kā tad ir šajā gadījumā? Šī gadījumā bija viens, bija arī otrs. Vieniem bija pārliecība, citiem bija piespiedu kārta. Jo abas šīs divas lielvaras, kas cīnījās savā starpā par pasaules kundzību, lika cīnīties katra par savu taisnību.
Un šī te savstarpējā divu gigantu cīņā mēs bijām kā graudi iemesti starp lielām kara dzirnavām. Mūsu latviešu tautas jauniešus mala gan vienā pusē, gan otrā pusē. Manfrēds Teterovskis, 69 gadi, arī leģionārs. Ir dzirdēts, ka vācu armija atkāpjoties 44. gadā esot stipri izdemolējusi un izlaupījusi Rundāles pili. Vai tā bija? Jūs esat aculiecinieks. Rundāles pilī es ierados no Jelgavas apmēram 1 dienu pirms atstāšanās Rundāles pils. Mums nozīmē tur apsardzība, jo tur stāvēja veselības rota apmēram 160 ievainoto, kuri veseļojās no kara cirtam brūciem. Vai tad tie vācieši izdemolēja to pili vai neizdemolēja? Kāda tur bija? Nē, vācieši apzot nekad neizdarīja, viņi neko nepaspēja izdarīt. Bet, ja būtu paspējuši, būtu izdarījuši? Ja, droši vien nezinām. Nu, bet mēs zinām, ka pili pēc tam atrada visai briesmīgā stāvoklī. Kas tad tie bija, kas to darīja? Kas tur var būt? Man tika tās aizdomas, ka tanki izgāja cauri un pils palika bez īpašnieka. Tātad vācu daļas pilnīgi viss izgāja ārā no pils? Pilnīgi viss. Tur nekas vairs nebija. Es 3 zāles pamatīgi izstaigāju. Spoguļu zāli, sarkano zāli un zelta zāles, visas bija tā kā bijušas. Jo tur arī mūsu tie leģionāri, kas bija tie, kas tur atpūtās, tie arī tur negulēja, tur rīkoja balles. Nu, bet ballēs jau visādi iet. Nu, ballēs normāli, leģionāri bija ļoti godīgi un zolīdi puiši, tādi jau retika armija, kā leģionāra armija bija. Nu, mums šovakar arī te tāda, nevarētu teikt balle, bet uz to pusi. Un laikam jau būtu atkal laiks kādu dziesmu dziedāt. Petrovskungs, kādu dziesmu jūs mums ieteikt dziedāt? Es ieteikšu savu no vienām mīļākām dziesmām, Atmiņā Lakatiņš zilais, Eģus dziesmu. Jānis Pormals, 73 gadi, un Arvīts Vanaks, 75 gadi. Vanakungs, es redzēju, cik jūs pat lustīgi dziedājāt Zilo lakatiņu, un es skatos, ka tas nav velti, jo es redzu, ka jums krāsa lentīte, Letonijas lentīte uz krūtīm.
esmu vecākās latviešu korporācijas Letonija filistrs un pat labam darbojos kā filistru palīdzības biedrības priekšnieks. Vanagungs. Bet tas jau nav tas galvenais, kāpēc jūs atnācāt šurp. Izrādās, ka jums abiem ar Pormalu kungu ir biogrāfijā tāds vienāds fakts. Abi šie kungi ir dienējuši 5 dažādās armijās. Gan viens, gan otrs. Tā nu tas dzīvē ir gājis. Varbūt uzskaitīsim tās armijas, kurās tad jūs esat dienējis. Pirmā armija bija pirms 54 gadiem, kad mani 1939. gadā iesauca Latvijas armijā obligātā kardienestā. Dienēja zenīta artilērijas pulkā, instruktora baterija beidz kā lielgabala kaprālis. Otrā armija bija tā saucamā tautas armija, jo tad, kad pirmo reizi ienāca Krievi, tad Latvijas armija ieskaitīja Krievu teritoriālā 24. korpusā, un Latvijas armija pārvērt par tautas armiju. Un tālāk? Tālāk, Vācu okupācijas laikā es beidzu studijas medicīnas fakultātē un 1944. gadā organizēja tā saucamos robeža apsardzības pulkus, kurus 3 mēnešus apmācīja Tukumā, pēc tam aizsūtīja uz Latvijas-Lietuvas robežu un pie Turmontiem pulki saņēma pirmās ūnas kristības. Bet tā nebija pēdējā. Tā nebija pēdējā. Pulki izjuka, tos izformēja, bet mani pārskaitīja Latviešu leģionā 19. divīzijā smagās artilērijas pulkā, ko komandēja virspulkvedis Skaistlauks. Vai jums kāds prasīja, vai jūs gribat šādu pārskaitīšanu? Neviens gan neprasīja, bet es labprāt gāju, jo es zināju, ka Kurzemes katlā latvieši cīnīsies tomēr vēl par savu Latviju. Bet te mēs esam tikuši tikai līdz skaitlim 4. Jā, un interesanti, kad pēc kapitulācijas es, protams, Krieviem noslēpu, ka es dienēju 19. divīzijā. Un pēc gada man pienāca, es aizgāju uz Talsiem, sāku strādāt Talsu slimnīcā, tur man pieņēma darbā profesors Kristaps Rudzīts, un pēc gada, 1946. gadā, man pēkšņi no Talsu rajona kara komisariāta pienāca pavēst ierasties komisariātā. Es biju noslēpts, ka es esmu dienējis leģionā, un mani momentā ieskaitīja, tā bija vēl toreiz sarkanā armija, medicīniskā dienesta rezerves sastāvā. Nākošais mēnesis, martā, apritēs 50 gadi, kādas organizācijas dibināšanas diena atceroties. Latvijas leģionā atceres diena, ko svin visu pasaules brīvā latvieši. Tas ir 16. marts, kad pirmo reizi 15. un 19. divīzija Viļģi grupas klasos cīnījās kopā, un tā tiek atzīmēta kā atceres diena. Tā nav dibināšana, tā ir leģiona atceres diena. Un es tā, ka man šeit ir, teiksim, es varu teikt, apsveikt varbūt caur diviem ekrāniem visus latviešu leģionus sakarā viņu lielo jubileju. Paldies, bet mēs zinām, ka jūs esat Latvijas Daugavas vanagu centrālās valdes priekšsēdis, un Daugavas vanagiem arī dzene ir priekšā jubileja. Nu, Daugavas vanagiem ir jubileja tāda, teiksim, ka mēs esam Latvijas Daugavas vanagi, ir apstiprināti, ir reģistrēti kā organizācija politiska, un tas mums liek lielas pienākums. Latviešu karavīrs nekad nav bijis iekarotājs, bet viņš ir gribējis, lai mazs gabaliņš no tās saules būtu uz mūsu zemes. Un par to viņš ir stāvējis, un viņš šodien stāvēs. Un es ceru, ka tie jaunie puiši, ko tagad sauc, ka viņi to sapratīs, ka mums ir jāstāv, jābūt par savu godu, par savu Latviju tautu, un par tēzu un brīvi viņam jāstāv ir tā, kā stāvēja 19. gadā pret Bermontu, gāja visi kopā, tāpēc mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām faktiski ar garaspēku toreiz, jo karaspēks mums tāds nebija kā bija garaspēks, ka mums ir Bermonts jāsit, un to mēs izdarījām. Un tagad kāda vēstule. Vecais ratiņi, tā ir iznācis, ka mēs ar tēvu esam divu lielu valstu izmantot lielgabalu gaļu. Tēvs cīnījās Latviešu leģionā, bet es pildīju savu internacionālo pienākumu Ēģiptē. Tāds, lūk, liktenis mazai tautiņai, kuras dēli labi karotāji, bet tomēr ir jāstāv pret pārspēku no lielajiem brāļiem, un to nespēja. Dod Dievs, ka vairāk tā nebūs, un mans dēls kalpos tieši savai dzimtenei, savai Latvijai. Un paraksts Ārijs Alksnis, seniors, 67 gadus vecs, un Juris Alksnis, juniors, 40 gadus vecs. Un te, lūk, viņi abi ir. Mēs daudz esam runājuši par leģionu šajā vakarā, par sarkanu armiju, par Otro pasaules karu, par strelnieku gaitām.
Bet par Ēģipti, faktiski jūs esat pirmais latviešu cilvēks, ar kuru man iznāk saskarties, kurš ir bijis Ēģiptē. Kad tad ir piramīda zemē, un vai jūs tās vispār redzējāt, vai vairāk iznāca skatīties, kur nāk Izraēlas artilērija? Nē, piramīdas es redzēju. Un jāsaka, kad tad, kad es dienēju 1972. gadā, mēs bijām 2 latvieši un abi no Rīgas. Bet vairāk gan es arī nezinu, vai kāds ir bijis no Latvijas tur. Piramīdas mums vajag ekskursijā, rādīja. Jo mēs parasti tā, vienu mēnesi mums bija pie Suecas kanāla un viens mēnesis bija kā atpūtā Kairā. Tā kā iznāca redzēt. Bet sakiet, esot pie Suecas kanāla, vai jums kādreiz nāca prātā, ka kas viņi zina? Varbūt tur otrā pusē kaut kur no Tel Avivas nāk Rīgas puikas. Arī tur tāda ir. Šī doma man ir tāda doma ir bijusi, bet man pašam arī sevi iekšēji ļoti patīk tas, ka es kā sakarnieks, kā radio relēju stacijas priekšnieks, nevienu cilvēku neesmu nogalinājis, jo man to nevajadzēja darīt. Varbūt tur ar mūsu sakaru palīdzību to darīja citi, varbūt, bet tas, ka es pats neesmu izdarījis nevienu šāvienu, ne pret vienu. Tas tomēr tāds morāli tā mazliet tā atvieglo šo lietu. Tās lielvaras, tās lielie spēki, kas mums izmanto, ar mums nerēķinoties, tomēr var panākt ļoti daudz un piespiest arī mums darīt to, ko varbūt mēs pēc tam negribētu, bet tomēr var izdarīt apstākļus tā, ka tas ir jādara. Tāda ir dzīve. Dievs dod, ka tā nebūs. Es tā noteikti. Es domāju, ka arī nebūs. Vai tiešām tas trakums nevar atkārtoties pēc mūžīgi vienmēr. Jāšķirās no tēva mājās, sirds atvadoties sāpes jūt. Man tālam ceļam jāuj kājās, lai brīvību var latviets gūt. Jau cīnies draugs, lai Latvijas zobens pret ienaidniekus spoži mird. Jau cīnies draugs, lai Latviju tautā vēl brīvības sauli redzēt var. Sniedz roku šķīroties ar Dievu, jau seglots kara kumeļš mans. Tik kādreiz atceries to dienu, kad cīņā sauca kara zvans. Jau neraudī, ja nepārnākšu, jo kara laukā paliek daudz. Jau neskumstī, ja nepārnākšu, te Latviju brīves mirt nav grūts. Uldis Vaisbuks, 49 gadi, 68. gads Čehoslovākija. Jūs bijāt 2 reizes pie Prāgas, pirms un pēc apvērsuma. Sakiet, kāda ir tā starpība, kā jūs Čehi uzņēma pirms un pēc tam? Atšķirība diezgan liela bija, teiksim. Pirmo reizi mēs dzīvojam tīpat kā kurortā. Teiksim, mēs stāvējam vienā Čehu aerodromā, netālu no Pardubicas. Teiksim, cienāja mūs, viņi tāpat kā švokar šeit ar alu, vai ne, kas viņam tradicionāls, vai ne. Diemžēl otrā reize, vai ne, man neizdevās vairs būt tādā vietā, man aizsūtīja netālu no Prāgas, vai ne. Tā bija interesanti tikties ar visiem tiem draugiem, kas bija un tā otra reize vairs tāda nebija? Tā diezgan, es teikšu, diezgan bēdīgi. Vispār un tā šitie, teiksim, tas gads, tieši tā braukšana iekšā, vai ne, tie okupācija, vai ne, teiksim, man ļoti saistās, vai ne, ar neseno pagātni, tas ir ar 91. gadu. Teiksim, Čehu tauta, vai ne, tāpat bija, vai ne, visādas barikādas, vai ne. Diemžēl tajā reizē man iznāca stāvēt otrā pusē, un šoreiz, vai ne, šī pusē. Vai jūs savā vienībā bijāt vienīgais latvietis? Nē, mēs bijām 2.
Vai jūsu noskaņojums nedaudz atšķīrās no citiem? Jeb jūs faktiski domājāt viss tāpat kā krievi, kā visi citi? Nē, nu, tad jauni bija, nu, tikko brauc iekšā, tad jau vēl tā neaptvēra, kas to, bet, nu, kad jau visu to redzēja, tad, protams, diezgan. Bet es neteiktu, ka arī starp krieviem arī bija, kas domāja tāpat, teiksim, kā es. Bet pēc tam, tad, kad jūs faktiski bijāt spiests darīt to, ko negribējāt, kāda jums bija sajūta? Nu, sajūta diezgan, atklāt sakot, riebīga. Jo tas, nu, teiksim, kamdēļ man būtu jājaucās citu tautas dzīvē, vai ne? Katra tauta lem savu likteni, vai ne, teiksim. Un tik tiešām Čehi, arī tādā laikā bija pirmie, kas uzdrīkstējās kaut ko tādu, vai ne. Nu, grūti to pateikt. Un tagad es jūs gribu iepazīstināt ar Klusā okeāna haizivju. Atvainojiet, ka es tā saku, bet tā jūs esat saukuši. Nu, par to, kāpēc man tā ir saukuši, nu, te laikam jāsaka tāpat kā ar tā lācīšu pūka bitēm, kad par tiem Japāņiem nekad neko nevar zināt. No sākuma viņi man kāds gadus 5 dēlē pie jautro kapteini, un pēc tam nes kāpēc nosauc par haizivju. Nu, laikam atbildi viņam vieglāk būtu dot. Nu, acīm redzot, viens no pieņēmieniem, kur es uzskatu kaut kur tuvu pareizam, ka haizivs esot tā viena no bīstamākajām zivīm. Laikam tā. Nestoties uz to, es turpināšu sēdēt jums blakus. Iepazīstināšu ar Jānu Adamsonu, 36 gadi. Es esmu jūras spēku komandieru vietnieks. un atbildu tieši par robežu apsardzību. Tad jūs esat tas cilvēks, Adamsona kungs, kurš šobrīd nodarbojas ar to garāko robežu, ja sauszemes robežu sadalīt starp valstīm. Ja? Jūras robeža iznāk visgarākā. Jā, tā viņš arī ir 500 km. Kā tad jūs tos 500 km nosargāsiet šobrīd? Nav tik vienkārši. Nu, tas jau nav vienkārši, bet priekš tā arī mēs esam ielikti šajos amatos. Priekš tā mums ir galvas, profesionāla pieredze un pats galvenais vēlēšanās. Viktors Felkers. 23 gadu. Jā, pareizi. Un ko jums iesaka vārds Tuksneša vētra? Nu, Tuksneša vētra, jā. Nu, es tajā operācijā piedalījos un kaut ko arī tur iemācījos par dzīvi. Viktors Felkers, latvietis. Šobrīd gan jāsaka no Latvijas, bet pirms tam no Amerikas. Jā. Viktors ir, kā jau liecina vārds, uzvarētājs un sekmīgi cīnījies pret Sadamu Huseinu. Nu, tik sekmīgi nav bijis, viņš vēl stāv. Kāpēc tad jūs līdz galam nepabeidzāt to, kas bija iesākts tik labi? Nu, mēs daži gribējām izplēst rīklu, bet, valdība neatļāva. Sakiet, kā ir latviešu cilvēkam tur tajos Tuksnešos? Amerikāņu armijas. Arābam vai ne, tad musulmaņam ir vieglāk, bet mēs arī iztikām, mēs tikām galā. Nav slikti, vai ne, tikai jādzer ūdeni un jāsit mušas katru dienu. Viktor, bet sakiet, vai jums toreiz tur Persijas līča krastos nāca kādreiz doma prātā doma, ka, kas viņi zina, varbūt, ka tur tais Huseina rindās arī kāds latviešu gudrinieks ir, kas mēģina karot pret jums, vai ir spiests to darīt, ticamāk? Un es jau tā domāju, ka tāds bija, vai ne? Mēs jau daudz zinājām, ka Krievi, vai ne, tā klusām palīdzēja Irākai, vai ne? Un tas tā arī bija, un es pēc tam vienu satiku, vai ne, Rēzeknē, kas palīdzēja gatavot pretgaisu dienestu pret mums, vai ne? Tieši. Interesants moments bija. Bet šobrīd jūs satikāties Rēzeknē un abi kopā droši vien varētu domāt par to, kāda armija būs Latvijā. Nevelti jūs esat šobrīd Latvijā, ne Amerikā. Jā, nu, es arī ceru, kā visi šitie vīri, kas šeit šovakar sēž, ka mēs Latvijas armiju varēsim vēl labāk taisīt un labāk gatavot, un bez tās armijas mēs neko daudz nevarēsim Latvijai piedāvāt. Paldies, Felker kungs, un lai jūsu vārds ir kā devīze. Viktors, uzvarētājs. Uz Marijas ielas, vai tur gan jauki, vai nepazīst tur mīlēšanu? Uz Marijas ielas, vai tur gan jauki, vai nepazīst tur mīlēšanu? Turīgas meičas, kā palaidanieces,
Pa ielām apkārt vazājās, turīgas meičas, kā palaidenieces. Pa ielām apkārt vazājās. Te blakus ir apsēdušies divi vīri, Valdis Pavlovskis, ar kuru iepazīstināt nevajag, jo visi viņu tāpat pazīst, un Jevgeņijs Bogdans, Latvijas aizsardzības spēku komandieru vietnieks. Jūs abi esat bijuši vienā vietā, bet laikam taču dažādās pusēs. Proti, abi esat bijuši Vietnamā, Vietnamas kara laikā. Bogdan kungs, nu ir skaidrs, ka laikam jau amerikāņu pusē jūs toreiz nebijāt. Bet ir viena lieta. Padomju Savienība oficiāli ar Vietnamu toreiz taču vispār nekaroja. Kā jūs tur nokļuvāt? Jūs bijāt lidotājs vai instruktors? Sapulcēja mūs virsniekus un sāka runāt par Vietnāmu. Nu, es sākumā domāju, ka es neesmu kaut kur apmaldījies un varbūt atrodos ne tajā zālē, kur būtu jābūt. Bet, kad beidzās tā instruktāža, ko veica viens pulkvedis, es dabīgi jautāju, kā tā iznāca, kad es šeit esmu, tā teikt, braukdams uz Mongoliju un instruktāžu saņem pa Vietnāmu. Viņš man uzprasīja, kas jums to ir teicis. Es saku, kā tātad armijas pavēlnieks bija pēdējais, kas kara padomē tātad man bija teicis, ka es braucu uz Mongoliju. Viņš teica, ka tātad vecāko leitnantu, ne jau armijas pavēlnieks lemj, bet mēs šeit Maskavā lemjam. Tādos karstos punktos arī bijāt, ja lielākoties tādā mierīgākā vidē? Jā, ziniet, arī man nelēmējās. Otru reizi, kad iebraucu jau Hanojā, tad arī biju no Maskavas nozīmēts tātad galvenajā pārvaldē pretgaisa aizsardzības un gaisa un pretgaisa aizsardzības pārvaldē. Bet arī tur man pateica, ka mēs šeit lemjam, kur un kam jābrauc. Un tad es nokļuvu, tā teikt, 3. Vietnamas zenītrakešu pulkā. Tas bija pie Haifonas. Tā bija viena no karstākajām vietām pēc 17. paralēles. Tā ka diezgan karsti bija. Līdz Goliāta pierei augstu, bet tas ir tikai olas sīks, ko tur sažmiegtajā plaukstā. Tik mazs un sīks un nevarīgs. Šai cīņā mūžīgā pret milzi, kas atkal rupju varu pauž. Tas glūdais solis saujās smilkstot, kā šķemba manu sirdi grauž. Kā šķemba manu sirdi grauž. Ak, Dievs, bez tevis neiespēšu pret milzi lingu atvēzēt. Ak, Dievs, bez tevis neiespēšu šo pārcilvēku uzvarēt. Tā pierei augstu, bet sirds man bez naida krūtīs smelts. Es šaubos, vai maz juris esmu, kam svētos rakstos novēlēts sākt cīņu, kam svētos rakstos novēlēts sākt cīņu. Anatolijs Manfelds, puisis no Bauskas, šobrīd 31 gads, bet, ja mēs paraugāmies jau labu laiku atpakaļ, gadus 10, mazliet pat vairāk, 12 pasaules ducis, un jūs bijāt pavisam citā pasaules malā, Afganistānā. Tikko mēs bijām pāri jau mūsu robežai un Afgāņu robežai, kad mūs nometa,
kaut kur pēc minūtēm 20 pusstundas jau dabūjām pirmo triecienu just. Jau ko tas nozīmē? Varat iedomāties apmēram, kā tas bija. Ja tas ceļš būtu skaidrs, bet jūs izvēlējāties ļoti, varētu teikt, neordināru pieeju tai lietai un stipri bīstami tiem laikiem. Jūs sākāt protestēt, un armijā protestēt nav pieņemts ne tikai, bet nav pieļauts. Jā, es pilnīgi labi saprotu. Es tanī rotā izdalījos, kā tautā sauc, baltā vārna. Es uzrakstīju raportu, ka es atsakos vispār piedalīties operācijās, jo uz mani grēka tomēr manas rokas jau bija netīras. Tribunāls tas ir. Tas ir tribunāls, jā, es labi zināju, uz ko es eju. Uz ko es eju. Un tomēr es rakstīju. Pirmais mēģinājums man iznāca tā, ka hospitāļa priekšnieks izsauc un vienkārši pateica, ar tevi vēl nav kaut kas kārtībā, vienkārši mēs tev pārvietosim labākā, mūsu vārdos tā ir psihiskā slimnīca. Ar galvu viņa nav riktīgi. Es rakstīju otru, rakstīju trešo raportu. Beidzot, jau tiku izrakstīts no hospitāļa, man vajadzēja ierasties pulkā, kas bija 2 kilometrus no Termēs pārsūtīšanas bāze, kas gāja uz Afganistānu. Es izvēlējos pretējo gadījumu. Es dezertēju no turienes. Un jūs nokļuvāt Bauskā? Es nokļuvu Bauskā, jā, nekur es netaisījos slēpties, jo es zināju, ka tanī laikā kaut ko pret valdību neko nevarēja panākt. Visus šitos gadus es esmu sitis lieveņus tiem augstiem vīriem, tiem augstiem karakungiem, kas ir sēdējuši pie tiem grožiem, pie varas grožiem. Es gribu dabūt rehabilitāciju. Man vairāk kungi neko nevajag. Man ir vajadzīga rehabilitācija. To, ka jau Jāzau kungs 89. 90. gadā pats no tribūnas ir sits ar kulaku pa tribīnu un teica, ka Afgānas karš ir kļūdains. Es gribētu dabūt rehabilitāti. Tomēr es negribu, lai mani bērni un mani mazbērni domāt, ka tēvs un vectēvs ir vienkārši dezertieris ir bijis. Es gribu dabūt rehabilitāti. Man vairāk nekas nav sakāms. Tie ir ļoti nopietni vārdi. Jānis Kušķis, pulkveža leitenanta pakāpē, veterāna dienestā jūs esat tātad Latvijas drošības dienestā, jā? Tātad savos 33 gados jūs esat ļoti augstu kāps un tik un tā arī esat izgājis Afganistānas skolu. Afgāņiem, kā viņus dažkārt sauc, tie ceļi arī ir bijuši pēc kara stipri dažādi un likumoti. Un šobrīd jūs esat lūk šajā matā, bet jūs karbiedri varbūt min pavisam citus ceļus. Kā jūs uz to raugāties? Tā teikt, Afganistānas veterāniem, kā viņš tagad sauc ceļu visdažādākie, vienu likteni jūs pat tās dzirdējāt, kādu šis cilvēks izgājis. Viens otrs kalpo varbūt, teiksim, netik godīgiem cilvēkiem, izmantojot savu pieredzi, un tādi kā es, varbūt kalpo savai tautai, savai valstī. Atgriežoties pie vēstures, kad ne tikai latviešu karavīrs, bet visi, katrs latvietis ir izdzīvojis un sasniedzis kaut ko nevis pateicoties tam onkulim labajam, bet par spīti tam sliktajam onkulim nelabvēlim. Tāpēc es domāju, ka mums jāpiemina arī tā īpašība, kuru mūsdienās, diemžēl, arvien, mēs redzam, ka viņi zaudē savu nozīmi un varbūt arī izgaist no cilvēku apziņas. Es gribu piedāvāt, pieminēt visu laiku karavīrus, latviešu karavīrus, kas ir krituši visdažādākās cīņās, sākot varbūt ar tiem laikiem, ko vēsture nepiemina, un līdz pat šai pēdējai dienai, un turēt to godu tā, kā turējuši mūsu senči, tā kā šeit sēdošie pie galda Otrā pasaules kara veterāni, un pieminēt klusu, un, kā es jau teicu, kājās stāvot. Eita, meitas ielaižati, kas aiz duru daudzi
Eja, radi, raira, kas aiz duru daudzījās. Kas māmiņā tavs dēliņas, kas aiz duru daudzījās. Eja, radi, raira, kas aiz duru daudzījās. Asiņainas rokas kājas, asaroti vaigu gal. Eja, radi, raira, asaroti vaigu gal. Aideliņi mīļu baltu, kādu grēku padarī. Eja, radi, raira, kādu grēku padarī. Ai, māmiņa, mīļa balta, es nokāvu savu brālī. Eja, radi, raira, es nokāvu savu brālī. Ai, dēliņi, mīļu baltu, kur tu iesi, kur paliks. Eja, radi, raira, kur tu iesi, kur paliks. Es noiešu uz Vācēmi, piecītiem vāciešiem. Eja, radi, raira, piecītiem vāciešiem. Ai, dēliņi, mīļu baltu, kad pārnāksi atpakaļ. Eja, radi, raira, kad pārnāksi atpakaļ. Es, māmiņa, tad pārnākšu, kad ziedēsi sētas miet. Eja, radi, raira, kad pārziedēsi sētas miet. Kad ziedēsi sētas mieti, ūdensolu plūdinās. Eja, radi, raira, ūdensolu plūdinās. Ūdensolu plūdinās, izpalvā grimci dibenā. Eja, radi, raira, spalvā grimci dibenā. Atis Leņš. Sakiet, vai bija kāds latvietis muģahedu pusē? Laikam bija. Cik, vai viens, vai divi, vai vairāk? Diemžēl man jāatzīstās tikai viens. Kā jūs gadījāties tur pie tiem cilvēkiem, pie muģahediem? Vai tas bija jūsu pārliecības ceļš, vai jūs tur karojāt vispār? Nē, vai dienās, karoju labi. Es karoju ar fotoaparātu. Bet, nē, man tieši uztrauc tā tēma, ko jūs iesākat, ka vienmēr atkal un atkal latvieši ir iesaukt svešās armijās, lai aizstāvētu svešas valstis un viņa intereses un impērijas, bet nekad viņi nekaro par savu valsti. Un tas bija tikai 19. gadā, kad mēs to darījām. Un es gribēju to apturēt kaut kādī. Man sirdsapziņa neļāva vienkārši mierīgi noskatīties, ka mūsu zēns ir iesauts un viņi tur karoja, apspiest vienu citu tautu. Mēs taču arī bijām apspiesti. Man bija doma tur aizbraukt, atrast vienu baltiešu gūstekni, aizvest viņu uz rietumiem, parādīt pasaulē. Un tā es cerēju, ka skandāls būs tik liels, ka baltieši vairs nesūtīs uz Afganistānu. Dainis Turlais, tas laikam ir viens no tiem skaistajiem latviešu puišiem, kas ir Krievu armijā varējuši izvirzīties. Sakiet, kāds bija tas ceļš, kā jūs lēnām pamazām kļuvāt par pulkvedi? Es beidzu gan karaskolu, gan akadēmiju, gan vēl otru akadēmiju. Un arī dzīve man ir mācījusi, un es esmu apgojis to karaskolu ne tikai teorētiski no grāmatām, bet 3 gadu laikā arī Afganistānā. Un, lai kā arī to nerēķinātu, kā neskatītu no šodienas viedokļu uz tiem 3 gadiem, viņus nevar neizsvītrot no dzīves, viņus nevar neizmest, neaizmirst. Un gudrs cilvēks no visu tā dara secinājumus,
cita rakstura cilvēks varbūt mēģināt kaut ko noliegt vai aizmirst vai izsvītrot. Es katrā ziņā to nedarīju. Es melotu, ja es teiktu, ka mana pārliecība tad 85. gada decembrī bija tāda, kad es uzskatītu, es atteikšos no armijas, es pārsvītrošu to dzīvi, kuras es nodzīvojis jau kādu 15 gadu armijā, un izbeigšu šo dzīvi, lai man dara, ko grib, nebraukšu. Nē, mana pārliecība bija tāda, ja tu esi karavīrs un esi saņēmis pavēli, tad ir jādomā, kā viņu pildīt. Vai jums ir kādreiz bijuši sirdsapziņas pārmetumi, ka jūs tagad stāvat Latvijas armijas priekšgalā par savu pagātni? Vai jums cilvēki ir to metuši kādreiz acīs, un vai jūs viņiem esat atbildējis to, ko jūs šovakar teicāt? Jā, es nekad neesmu noliedzis to, ko es esmu darījis. Man nav sirdsapziņas pārmetumi no tā viedokļa, kad es esmu bijis karavīrs un esmu karavīrs arī šodien. Kāpēc varbūt arī Afganistānas šīs kara šo sarežģīto situāciju rezultātā es nelielīšos, un es arī domāju, ka nepārspīlēšu, bet es biju tur iegūs cilvēku uzticību. Un šo uzticību es iegūtu tāpēc, ka tas arī ir, kā saka, faktiski nofiksēts un to nenoliedz neviens, ka tās darbības, kuras es biju plānojis, kuras es arī vadīju, praktiski mums nebija zaudējumi. Karā tas jebkurš karavīrs to saprot, ko nozīmē karot, un nav kritušo. Tas bija minimāli, un mani savā ziņā nosauc par kaut tādu, es biju kā simbols, kā kaut kāds tāds, kad tur, kur es biju, tad nebija šo traģisko tādu seku. Mūsu dziesmas ir vairogi seni. Mēs tās par pagalviem liksim. Daudzu likteņu pilni, mēs elposim kā pakalni Daugavas krastos. Mums acis būs vaļā, un neviens nespēs mūs pārsteigt, un Daugavas gultni aizbērt ar mūsu miesām un kauliem. Ir latviešu tauta, akmens mals un smilts, kuri šais krastos augšu kāpa, lai lejā varētu Daugava plūst. Mūsu dziesmas ir vairogi seni, ja mēs tās par pagalviem liksim. Ne sapnī, ne mūžos neaizmigsim. Ir latviešu tauta, akmens mals un smilts. Ir latviešu tauta, akmens mals un smilts. Būs latviešu tauta, akmens mals un smilts. Būs latviešu tauta, akmens mals un smilts.
Paulovskis. Viens no diviem, ja neskaita Karnupa kungu, trimdas latviešiem, kurš šeit Latvijā ir ieguvis vismaz valdības ziņā, valstiskā ziņā visaugstāko posteni. Tā laikam ir. Paulovskis kungs, jūs izskatāties gan ļoti amerikānisks. Un neskatoties uz to, jūs esat dzimis Rīgā. Tātad jūs nemaz nevarat būt tik ļoti jauns. Žēl, es domāju, ka es izskatās ļoti latvisks. Arī par to brīdī. Jā, es esmu sirdī, esmu latvietis. Jā, esmu vidējos gados. Jā, skaidrs. Jūs esat bijis desantnieks amerikāņu armijā. Jūs esat karojis Vietnamā. Kurš jums bija tas briesmīgākais brīdis Vietnamā? Vai jums bija tādi brīži, kas bija briesmīgi? Es domāju, saprotams, ka bija. Pirmais varbūt bija tas briesmīgākais, un mums te visiem jautri vietot. Es negribu būt pārāk detalizēts iet un redzēt, ko, bet pirmais varbūt smagi ievainotais un nogalinātais karavīrs, ka viņš tur gulēja uz zemes un asiņoja. Tas bija pirmais tā šoks, kas bija, ko es varbūt tiešām tad es zināju, ko nozīmē augstums, sals, karsts, bet es redzēju taisni vienu nogalinātu karavīru sev priekšā, ko es komandēju, kur es biju tas, kas dēļ viņam pavēlu tur būt, tur iet. Un es redzēju, ka mana pavēle ir tik svarīga, ka ja es izdaru kļūdu vai neizdomāju, ka cilvēks var mirt un mirt nežēlīgi, tad tas bija man viens pārdzīvojums. Vai arī šodien jūs vajā šī doma, jūs strādādams Latvijas aizsardzības spēkos, zināmā mērā liekat pamatu, kāda tad būs Latvijas armija nākotnē? Tātad jūs šodien ieliekat vienu nepareizu ķieģeli, tad nākotnē arī tam ēka sāks brukt. Vai jums ir šī apziņa un šī milzīga atbildības sajūta pašlaik? Es domāju, ka visus tos ķieģeļus, ko es lieku, un esmu līdz vienmēr ir pareizi. Bet tev jābūt vienmēr uzmanīgam, ka tu to nepareizo ķieģeli ielikt. Un saprotams, es domāju, man tā sajūta, vēl šodien tā atbildības sajūta, kad karš un nav kāda romantiska spēle, karš nav kāds, ko mēs redzam filmās un sapņojam par karš, ir viens grūtākās dzīves episodes. Tas ir grūts, tas ir šausmīgs, un tiem cilvēkiem, kas darbojas ar karavīriem, kas domā par karu, kam jārūpējās, ka karš tiek uzvarēts, jāņem šī atbildība ļoti nopietni. Un es domāju, nekad nedrīkst aizmirst, ka mēs varbūt sēžam šeit ministrijā, virsnieks sēž aizmugurē vai štabos, bet ir tas karavīrs, kas stāv pirmā līnijā, kas ir frontēs. Karavīrs, kas tieši visvairāk, mēs nekad nevaram aizmirst to. Latvijas ozoli stipri un vareni, gadsimtiem cauri te zaļo un šalts. Mēs jūsu zīļuki plašajā pasaulē, lai jūsu diženums vienojot sauc. Mēs jūsu zīļuki plašajā pasaulē, lai jūsu diženums vienojot sauc. Brīdām caur tīreli, gājām caur kurzemi, purvos un pakalnos palika daudz. Dzīna uz austrumiem, bēgām uz rietumiem, vai priekš šīs tautas nav mazliet par daudz. Svešinieki priekā dzied, tikums un godīgums pazudi šķiet. Vai mums pie Dieva iet, vai mums pie joda skriet, dvēsele tautā, lai atgriezta tiek. Vai mums pie Dieva iet, vai mums pie joda skriet, dvēsele tautā, lai atgriezta tiek. Rolands Krombergs, Latvijas armijas goda sardzes rotas komandieru vietnieks. Roland, jūs esat tāda kā Latvijas armijas vizītkārta. Jūs seja daudziem ir pazīstami, jo jūs esat sagaidījis karalienes. Var sakot, cilvēks, kurš nostādāms priekšā. Un sakiet, kādas ir jūsu domas par to, kādi ir tie jaunie cilvēki, kas šodien dien Latvijas armijā? Es vēlētos, lai latviešu puiši apzinātos, kādu formu viņi nesā un vismaz dienētu
tik godprātīgi, kā to dara Krievu puiši Latvijas armijā. Un attiecībā uz virsniekiem varbūt, lai katrs būtu kompetents savā ieņemumā. Sargā šo zemi Dievs, tikumā tautu griez, mūžība zīlitai iedēstīt liels. Sargā šo zemi Dievs, tikumā tautu griez, mūžība zīlitai iedēstīt liels. Latvijas ozoli stipri un vareni, gadsimtiem cauri te zaļo un šalts. Mēs jūsu zīļuki plašajā pasaulē, lai jūsu diženos vienojot sauc. Sargā šo zemi Dievs, tikumā tautu griez, mūžība zīlitai iedēstīt liels. Sargā šo zemi Dievs, tikumā tautu griez, mūžība zīlitai iedēstīt liels. Es labprāt paceltu glāzi tiem latviešu karavīriem, kas nāks pēc mums, un ka viņiem nekad nebūtu jāpaceļ savus ierocis, bet ka viņi varētu sargāt mūsu tēvzemi droši un spēcīgi, bez ienaidniekiem. Cerams un vēlēsim viņiem, ka viņiem būs daudz vieglāk, kā tas bija mums. Kungi. Skaistumam, nedēļ jaunām ļaužu valodām. Nedēļ likumā, nedēļ skaistumā, nedēļ jaunām ļaužu valodām. Atšķās rudenis, otriem apazils, kāvis jaunas ļaužu valodām. Šovakar šeit Rīdzenē ar 91. gada janvāra ložu cauršautiem stikliem pulcējās dažādu laiku un dažādu armiju latvju kareivji. Jā, kopā bija Latvija, kas vēl dzīvi, kas vēl brīvi, kā dziesmā dzied. Un tomēr kas viņu zina, cik šobrīd mūsējo cilā zobenus Kaukāzā, pie Ņestras, vai varbūt balkonos, vai mazums, kur karo plašā pasaulē. Bet katru savu dēlu šeit atpakaļ gaida māte Latvija. Visiem tiem, kas turējuši zobenu vai šauteni rokā uz Latvijas zemes,
visiem tiem nebēdājiet karavīri. Sudrabota saule lēc. Saule lēca augstu kalnu. Tātad nebēdājiet nekādā gadījumā. Mūždienu nievāta, šausta un skaldīta, pacelies dievota, valdīt tu valdītā. Jūrā triec drausmotā čūskoto kāreni, pacelies ausmota, vainagot bāreni. Brīnumus darošā, sāpju caur spīdēta, pacelies staroša, mīlēt tu nīdētā Latvija.